Mums ir šeit arī attiecīga aparatūra, un ja jūs atceraties vēl no pirmiem, kā saka, vēl neatkarības laika sākumiem, kad bija šie te teletilti, ja, tad lūk, šobrīd viss tas, kas toreiz bija ar visiem tiem milzu kravas mašīnām, satelītiem un tam līdzīgi, transformējas par šādām salīdzinoši nelielām ierīcēm, ar kuru palīdzību mēs varam sazināties ar faktiski jebkuru vietu citur pasaulē. Un sazināšanās notiks ar Zemgales reģionu kompetenci attīstības centra informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāju Antru Škiņču. Jā, lūk, vai mūs redz, kādā veidā mēs varam, teiksim, pieslēgties, vai mūs redz, un mēs varētu redzēt varbūt arī to otru kadru, respektīvi viņus. Jā, labdien! Labdien! Jā, mēs jūs redzam. Mēs jūs arī redzam, labdien visiem un sveicam ar e-prasmu nedēļas atklāšanu. Jā, paldies. Mēs varētu aplausus. Lūk, Imants, varbūt tās kādi jautājumi, vai? Antras šeit, Imants, vai dzirdi? Jā. Tātad jūs redzat šobrīd Jelgavā, es šeit neesmu viena. Mēs e-prasmu nedēļu esam strākuši ar semināru, kurā tātad tie cilvēki, kuri jau prot lietot internetu, kaut gan mums ir ļoti daudz pasākumu plānot arī tiem, kuri vēl nereiz varbūt nav lietojuši internetu, kuri ļoti nedaudz zina. Bet šobrīd ir auditorija, kuri prot lietot internetu, un tie ir seniori un interesanti. Un mēs kopā apceļojam pasauli, iepazīstam vietas, kuras, tātad varbūt aizbraukt mēs nevarētu uz visām, bet, šodienas tehnoloģija iespējas mums piedāvā apceļot pasauli un iepazīt daudz interesantas vietas. Jā. Cik cilvēki tur mācās, cik ir izgājuši šo programmu, cik vēl ir paredzēts apmācīt? Šeit konkrēti auditorijā ir 19 cilvēki, jo, vienkārši ir cik ir datori, un tad daži arī draudzīgi sēž pa pāriem, jo ļoti liela interese. Bet kopumā Jelgavā šajā nedēļā tiek piedāvāti vairāk kā 30 pasākumi, un mērķa auditorijas visdažādākās. Skolēni, studenti, seniori, pedagogi, uzņēmēji, kā jau es iepriekš minēju, cilvēki ar priekšzināšanām un bez priekšzināšanām internetu un datoru lietošanā, un piedāvā pasākumus tātad Zemgales reģionu kompetenci attīstības centrs, Latvijas lauksaimniecības universitāte, ļoti daudz pasākumus arī piedāvā bibliotēkas, un tātad patiesībā ir tikai jāizvēlas, un jāsaka, ka cilvēku interese un atsaucība ir ļoti, ļoti liela, un uz daudziem pasākumiem mums ir jādomā, ka laikam šīs nedēļas ietvaros mēs jau vairs nevarēsim iekļaut viņus grupās, jo grupas ir jau piepildītas, un tad, vienkārši plānojam, komplektējam jau grupas tālāk, jo daudz semināri un daudz pasākumi ir ļoti, ļoti pieprastīti. Jā. Kas visbiežāk ir varbūt tas motivators, ko cilvēki vēlas apgūt, kā viņi uztver, kādēļ viņiem ir nepieciešams šīs datorprasmes, un kas ir tas, ko viņi vislabprātāk datorā arī dara un apgūst? Īstenībā apgūt vēlas ļoti daudz ko, bet var pateikt, šobrīd vislielākā interese un tiešām ir grupas pārpildītas un kā saka, komplektējums šitas. Pirmkārt, uzņēmēji, tātad mums ir sadarbība arī tieši mūsu centrā notiks seminārs sadarbībā ar Tildi un par Tildas Jumī mini. Tad uzņēmējiem ļoti interesē, mums ir seminārs par blogu veidošanu un, teiksim, kā blogs var palīdzēt un uzņēmēju darbībā. Ļoti interesē liela ir arī no pedagogu un studentu puse uz pasākumu, ko rīko Latvijas lauksaimniecības universitāte par modulu vides izmantošanu, par prezentāciju veidošanu tiešsaistē, tātad arī tīri profesionāli. Savukārt bibliotekās ļoti daudz grupas jau ir nokomplektētas cilvēkiem interneta ABC, e-pasta lietošanas ABC, tātad iesācējiem.
Nu, patiesībā interese tiešām ļoti liela. Paldies, Imants kungs. Paldies, Antra, par šo informāciju. Mums prieks sadarboties Liktas vārdā ar Jelgavas centru jau vairākus gadus un tiešām visdažādākos pasākumos. Bet tas interesantais ir, kad cilvēkiem ļoti liela interese un viņi grib mācīties, ka viņiem vajag dot šo iespēju. Un tikko tā iespēja dot, viņi tiešām laužās uz šiem kursiem un pat nepietiek ne laika, ne resursi, lai visus varētu apmierināt. Jā, tieši tā ir. Un, protams, par sadarbību. Mēs arī priecīgi, un es domāju, ka sadarbība mums ir ļoti, ļoti veiksmīga. Un paldies Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijai. Paldies jums liels e-prasmju nedēļas atklāšanas pasākumu vārdā. Vēlos novēlēt jums teicam mācīšanos, tātad visiem, ko es redzu šai auditorijā, tātad, lai mēs apgūstam šīs prasmes, turēsim īkšķi, lai viss arī izdodās. Aplauss no mūsu puses par uzdrīkstēšanos un par mācīšanos. Paldies jums par jūsu darbu. Lūk, tā arī bija. Tie ir cilvēki, auditorija. Es sapratu, ka šobrīd 19 cilvēku mācās, bet gribētāji ir krietni vairāk droši vien. Gribētāji noteikti ir daudz vairāk, un tas tā ir arī citos Latvijas novados. Tā kā vajag viņiem šo iespēju dot, un tad arī mēs varbūt teiksimies uz to 20. gada mērķi. Jāsaka arī, ka varbūt zinām mērā mūsu programmas ir atbildīgs ar to, ka par statistikām runājot, Latvija nemaz nav tik sliktā pozīcijā attiecībā uz Eiropas Savienību, jo mūsu internetu lietotāju skaits ir virs Eiropas caurmēra, tas ir pēc World Internet Stats informācijas.